Pirmais solis, ko mums jāveic, ir meklēt un pēc tam vēlreiz meklēt. Ejam augšā un pierakstīsim. Kā jūs varat redzēt, tas jau parādās ekrānā, un mēs noklikšķinām uz instalēt. Tagad, kamēr tas lejupielādējas, pirmā lieta būs lejupielādēt lietotni. Pēc tam tas turpinās ar instalēšanu. Instalācija parasti aizņem kādu laiku, no 10 līdz 15 sekundēm, un pēc tam tas ļaus mums atvērt lietotni un turpināt visu procesu. Video ieraksta laikā. Drošības apsvērumu dēļ mums nav atļauts ierakstīt paroli, frāzes un visu pārējo saglabāšanas daļu. Nu, kā jūs varat redzēt, mums jāklikšķina šeit uz sākt, lai izveidotu jauno maku. Šeit ir divas iespējas. Noklikšķinām uz izveidot jauno maku. Šeit mums arī tiek piedāvātas divas iespējas. Izveidot slepeno frāzi vai mēs izvēlamies izveidot slepeno frāzi. Mēs vienmēr iesakām veikt manuālo rezerves kopiju, kas dos jums frāzi, kuru jāieraksta uz papīra. Kā es teicu iepriekš, drošības dēļ Transval neļauj ierakstīt frāzes daļu un visu pārējo, bet tas ir ļoti viegli. Vienkārši sekojiet soļiem. Tādējādi ir ļoti viegli pierakstīt frāzi. Pēc tam tas lūgs jūs pārbaudīt, vai esat to pareizi saglabājis. Šeit jums jāpiekrīt 3 nosacījumiem, ka Transval neuzglabā nekādu informāciju. Nu, kad frāze ir izveidota un saglabāta, tas ļaus jums izmantot maku. Jūs varēsiet sākt, kā redzat, šeit augšā parādās vairākas iespējas. Sūtīt, saņemt, pārdot, vēsture un pirkt. Pirmais solis ir tas, ka jums būs jāpērk, lai varētu veikt jebkādas transakcijas, proti jāpērk BMW. Tāpēc mums jāklikšķina uz pirkt. Tas ir nepieciešams, lai piekļūtu BMW tīklam. Kā jūs varat redzēt, šeit tas lūgs norādīt summu, ko vēlaties iegādāties un pieejamās iespējas. Izvēlēsimies maksāt ar kredītkarti, un šeit parādīsies daži piegādātāji. Katrs var izvēlēties piegādātāju, kas piedāvā labāko likmi, vai to, kuru dod priekšroku. Šeit viņš norāda, ko katrs piegādātājs jums dos, lai izmantotu savu platformu. Ja nē, ir arī kredītkartes daļa, kur var izmantot Google Pay un digitālo bankas pārskaitījumu. Tātad, jums ir vairākas iespējas. Kad esat nopircis, jums jāatgriežas un jāatgriežas sākuma daļā. Nākamais solis ir pievienot Bitcoin līgumu ar K. Pirmkārt, lai to varētu redzēt šeit, kur jums ir visas kriptovalūtas. Un otrkārt, lai varētu doties uz punktvārdu un ielīmēt Bitcoin līgumu. Pirmais solis būs kopēt Bitcoin līgumu ar K. Mums jāiet uz oficiālo vietni, vienmēr pārliecinoties, ka adrese ir pareiza. Līgumam jābūt oficiālajās vietnēs. Šajā gadījumā mēs piekļūsim Bitcoin Finance un redzēsim pogu banku. Izskaidrots, kur līgums parādīsies. Nu, šeit mēs esam Bitcoin Finance, un tas, kas mums jādara, ir nedaudz nokāpt, un mēs redzēsim plogu. Kas saka? Bitcoin līgums. Klikšķinām šeit, un tas mūs aizvedīs uz CAN, kur jau redzam oficiālo līgumu. Mums jādara ir nedaudz nokāpt, un mēs šeit redzēsim. Klikšķinām uz kopēt adresi, un pēc tam atgriežamies pie maka aizmugurē. Viss labi. Un noklikšķinām augšējā sākuma daļā. Skatiet pogu šeit. Noklikšķinām. Jūs redzēsiet, ka viss, kas parādās, ir tīklos. Proti, mums atkal jānoklikšķina uz šī ikona šeit augšā.
Daudzi cilvēki sajaucas, bet ir jāklikšķina šeit uz mī. Nākamais solis ir mainīt Ethereum tīklu uz VNB. Viss labi. Pēc tam jūs redzat šeit pogu, lai ielīmētu. Tā kā mēs esam nokopējuši VNB līgumu. Kā jau mēs esam nokopējuši Bitcoin līgumu, mēs to ielīmējam, un jūs redzēsiet, ka nosaukums, simbols un decimāldaļas automātiski aizpildās. Noklikšķinām uz importēt. Un šeit jau mums ir Bitcoin līgums ar nulles bilanci. Atgriežamies. Noklikšķinām 2 reizes un atgriežamies galvenajā Joza lapā. Jūs redzat, ka līgums jau parādās šeit. Nākamais solis ir doties uz pirkšanu no PancakeSwap. Jūs redzat, ka šeit ir rakstīts atklāts. Un šis solis arī ir ļoti svarīgs, jo, kad mēs šeit noklikšķinām, lai meklētu PancakeSwap, ir svarīgi, lai mēs uzrakstītu pilnu nosaukumu. Ko tas nozīmē? Pat ja Pantiva jau parādās, jums ir jāievada pilns nosaukums un jāpārliecinās, ka adrese ir pareiza. Tagad ir PancakeSwap, jūs redzēsiet šeit. Ja mēs noklikšķinām šeit uz Pankuivad, jums jāpārliecinās, ka ir uzrakstīts Pankuivad. Pilna pietura, ja jūs redzat kādu burtu. Pirms finance, kas nav Pankuivas, tas var būt krāpšana, vai ne? Nu, kā jūs redzat, mēs esam Swap galvenajā lapā, un pirmais, kas jādara, ir savienot Sveitaus Endemaku. Noklikšķinām uz savienot un izvēlamies trans, vai ne? Noklikšķinām uz savienot, un jūs jau redzat, ka šeit augšā maka informācija parādās. Ja mums jau ir iespēja savienot, tas nozīmē, ka mēs jau esam savienoti. Šeit, jūs redzat, man ir neliela BMW bilance, un ir teikts, ka otrs pāris ir escapēti. Tātad, ko mums jādara ir? Mēs ejam uz cake un vēlreiz ielīmējam Bitcoin līgumu, un jūs jau redzat, ka šeit parādās iespēja importēt. Noklikšķinām, un tas jau parādās šeit apakšā. Nākamais solis. Ir svarīgi, lai jūs neievadītu maksimālo summu, ko jums ir, jo vienmēr jāatstāja vismaz $1, lai varētu samaksāt par gāzi. Citādi radīsies kļūda un jūs nevarēsiet nopirkt. Šajā gadījumā es ievietošu 75%. Un jūs redzat, ka šeit parādās iespēja pirkt. Un ar šiem $5 un 64 centiem es varu nopirkt 18 bitcoinus. Vai ne? Tātad, mēs paņemam šo šeit. Un nākamais solis ir ļoti svarīgs, jo citādi radīsies kļūda. Jums jāiet uz maksājumu slīdni. Un šeit jums jāievieto 5%. Jūs jau zināt, ka ir maksa. Ko darīt, ja viņi neliek 5%? Tas neļaus, vai ne? Jūs noklikšķināt uz Swap. Un, kad noklikšķināsiet uz Swap, tas lūgs apstiprināt darījumu. Dažreiz tas var aizņemt nedaudz laika. Jūs noklikšķināt uz autorizēt. Un tagad redzēsim, vai darījums tiks izpildīts. Perfekti.